This is Access Radio Chicago, AM 1240, WSBC, Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, the Chicago Latvian Hour, is paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. Listen now to the Voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4060. Čikāgas Latviešu radio raidījums 2023. gada 18. septembrī. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa-Baršnī. Iesākām šī vakara raidījumu ar dziesmu Aunu, Aunu, baltas kājas. Dziedāja vokālais ansamblis Gaismiņa. Komponists Imants Ramiņš, kurš 18. septembrī svin savu 80. dzimšanas dienu. Klausīsimies vēl vienu komponista Imanta Ramiņa dziesmu. Pūt vējiņi. Dzied Valsts akadēmiskais koris Latvija. Oh
klausīsimies dziesmu Kur zemes mežs. Komponists Raimonds Pauls. Vārdi Pēteris Petersons. Dzied Latvijas radio koris un Ance Krauze. Stop.
tagad klausīsimies vēsturisku ieskaņojumu no albuma Latvijas vēsturiskie skaņu ieraksti starp 1931. un 1940. gada dziesma Šalts zaļais mežs, dzied Alfrēds Poriņš un Belakord orķestris. Bet tagad klausīsimies Latvijas televīzijas sižetu Latvijā pēta augu valodu un to spēju sazināties savā starpā. Zigmundam Orlovskim interesi izzināt dabu un tajā notiekošo radusies jau bērnībā. Pēc vidusskolas pabeigšanas viņš devās studēt uz Lielbritāniju un Šveici augu un mikrobu miedarbību. Veicot pētījums, viņš atklājis, ka auga atpazīst kukaiņu olas un spēja par to pārsūtīt ziņas citiem augiem. Tagad Zigmunds ir atgriezies Latvijā un sācis pētīt pazemes sēņu internetu. Zem mūsu kājām būtībā ir pazemes sēņu tīkls, kas savieno augus savā starpā kopā. Un tas ir attēlots šeit, šajās te, šo te gaišāko krāsu. Un ja mēs paskatītos mikroskopā, šis sīkls sastāv no kabeļiem. Bioloģiskām struktūrām šis ir sēņu hifu pavadiens, un caur šo te pavadienu iespējams var ceļot informāciju no viena auga uz otru.
Un tas mūsu uzdevums ir saprast, kas tā ir par informāciju un vai viņa ir nozīmīga augiem. Pētījumi iepriekš rādījuši, ka 90% pasaules augu savā starpā ir saistīti ar mikrozes sēņu tīklu, kas palīdz augiem uzsūkt ūdeni un barības vielas. Zigmundi interesē, vai šim pazemes sēņu tīklam ir plašāka nozīme, proti vai tos augi izmanto kā ķīmisko valodu savai saziņai. Lai to paveiktu, viņš izveidojis burkānu sakņu tīklu ar mikorīzu. Tiek eksperimentēts arī ar maziem kociņiem, apsēm un bērziem, medikāgo augiem. Mēs šos augus savienojam ar sēni kopā, tad mērķiecīgi pievienojam šo te mikorīzes sēni, kas viņus kolonizē un izveido tīklu starp viņiem. Un mēs varam vienam augam kaut ko nodarīt, viņu pakļaut stresam, tā teikt, savainot pakļaut mehāniskam stresam vai arī pievienot kādas imunitātes izraisītājus. Un ko mēs darām tālāk? Pēc kaut kāda brīža mēs varam paņemt paraugus no šī kaimiņa auga, kas atrodas blakus un ir saslēgts ar šo pirmo augu vienā tīklā. Un mēs varam nomērīt dažādu gēnu aktivitātes izmaiņas tajā saņēmēja augā. Vēl viena eksperimenta daļa paredz vienam no augiem pievienot kādu dabā sastopamu kaitīgu sēni un skatīties, vai tā aug vairāk vai mazāk, ja signāls par to ir pienācis vai nav, un vai augi šādā veidā jau laicīgi var aktivizēt aizsarga reakciju. Pirmie dati ir parādījuši, ka šādas burkānu saknīšu sistēmas, ja patiesībā šīs saknīti, kas ir savienota ar signālu sūtītāju augu, spēja stiprāk reaģēt uz šiem kairinājumiem un aktivē savus aizsarga reakcijas stiprāk nekā tā, kas šādas signālus nav saņēmusi. Ja izdosies pierādīt, ka augi caur pazemes sēņu tīklu spēj nosūtīt viens otram signālus, tas nākotnē varētu būt milzīgs iegums kultūra augu un ekonomiski nozīmīgu koku augu audzētājiem. Ja šī te augu signāla apmaiņa notiek, un viņi ir būtiski saņēmēji augam, tad mēs varam domāt, kā augus jau sagatavot, lai viņi veiksmīgāk signalizētu. Vai viņiem ir nepieciešams pievadīt šo sēni klāt, kad mēs augus stādam, tā teikt, augu probiotiķi, kas augus, teiksim, varētu potenciāli nākotnē brīdināt labāk, aizsargāt, vai arī mēs varam pētīt, kuri augi ir tie potentākie signālu devēji, un tad šos augus ielikt starp kultūra augiem, kā tādus palīga augus. Vēl viens potenciālais ceļš ir ģenētiskā inženierija, kas šādā veidā ļautu veidot pret kaitēkļiem noturīgākas kultūra augu šķirnes. Zigmunda un viņa kolēģi pētījums ilgs vēl 3 gadus. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija. Lai skan dziesma mežos sauc. Grupa Madara. Saule noret pārī koku galiem, mana sirds šeit kailā stāv. Vējš steidzas līdzi laika ratiem, maz ir to, kas dzird. Aiziet diena. Sadosimies rokās un iesim takās, senču dziesmas dziedāsim. Dieviņš izskals zelta sētu ap mūsu augumiem. Ja es augtu, vai tad tu nāktu mežā kopā spēlēties? Naktīs dzirdu rītā gaismai tuvojoties.
prieku ziņojam, ka mūsu korespondente Anika Bendika ir atgriezusies no Latvijas un gatava atkal sniegt mums savus raidījumus. Klausīsimies! Labvakar, cienījamie klausītāji! Mani sauc Anika Bendika, un šodien es jums stāstīšu par Imanta Ziedoņa muzeju. Vasarā, kad biju Latvijā, man bija ļoti brīnišķīga iespēja apciemot dzejnieka Imanta Ziedoņa vasaras māju Murjāņos. Šis bija mans mērķis šim gadam Latvijā. Imants Ziedonis ir viens no slavenākajiem Latvijas dzejniekiem, un kāpēc? Kā saka uz ziedoņamuzejs.lv, Imants Ziedonis viens no latviešu literatūras stūrakmeņiem un spēcīga personība Latvijas kultūras laukā. Viņa idejas un darbi atstājuši nospiedumu viņa laikā, līdzgaitniekos un paveiktas turpina dzīvot sabiedrībā joprojām. Šķietami neaizskarams, taču arī, lai sabiedrībā zināma personība, viņš, protams, pamatā ir cilvēks, kā mēs visi, ar savas personības šķautnēm un izpausmēm, kas bijušas arī bezbēdīgas, smieklīgas, traģikomiskas, pretrunīgas, amizantas, pat neticamas. Pirmā lieta, ko es uzzināju atbraucot pie Imanta, ir, ka Imants Ziedonis negribēja, lai viņa māja būtu kā muzejs, bet lai tā dod mājas sajūtu. Kā Imants tieši vēlēja, es gribu muzeju kā mūzu māju, kur cilvēki nāk pavadīt laiku attīstībā, jēgpilnās sarunās un jaunradot. Un tiešām tā arī bija, kā mājās. Es iekāpu viņu pasaulē, uzzināju arī daudz lietas par Imantu Ziedoni, par kuru nebiju iepriekš zinājusi, kad stāstīju par viņa dzīvi maijā uz radio. Piemēram, biju pārsteigta, ka Imants vienmēr gribējis būt par dārznieku, un viņa rakstām istabā bija plakāts ar bulduru tehnikumu. Ko varēja apskatīt muzejā? Ap visu dārzu un māju bija austiņas, kur varēja noklausīties par lietām, kuras viņam ir tuvas un nozīmīgas. Pēc muzeja apskatīšanas var aiziet par īsu ceļu tieši aiz mājas uz Lojas upi mežā, kur var apskatīt skaistās staltās klintis, kur ir iegravēti cilvēku vārdi un gadi, kuri apciemojuši šo vietu, un kur var izpeldēties ledainā ūdenī. Atnākot atpakaļ, mūs uzcienāja ar piparmētu tēju un no viņa dārza un salgas cepumiem, un sēdējām ārā un baudījām apkārtni. Tagad noklausīsimies dziesmu Ceļi no Imanta Ziedoņa fonda Viegli. Ar Imanta vārdiem dzied Jānis Holšteins Upmanis un Māra Upmane Holšteina. Tikko mans vējš uzvējos, es pateikšu jums, kā es mīlēju tos. Tikko mans vējš noglaudīs, es muļķītis būšu, mans prāts būsīs. Es ieraudāšos, bet kad raudāt beigšu, es iešu pa mājām un visiem teikšu, ka nav nekas dārgāks par ceļiem šiem, kas aiziet uz rītiem un vakarijām. Jūs nakts mājas dosit, es teikšu paldies. Ja palikšu, kas manu ceļu ies. Es nezinu, cilvēki, kur manas mājas. Vien balti putekļi putinājas. Es ieraudāšos,
bet kad raudāt beigšu, es iešu pa mājām un visiem teikšu, ka nav nekas dārgāks par ceļiem šiem, kas aiziet uz rītiem un vakarījām. Ieraudāšos, bet kad raudāt beigšu, es iešu pa mājām un visiem teikšu, ka nav nekas dārgāks par ceļiem šiem, kas aiziet uz rītiem un vakarījām. Es ieraudāšos, bet kad raudāt beigšu, es iešu pa mājām un visiem teikšu, ka nav nekas dārgāks par ceļiem šiem, kas aiziet uz rītiem un vakarījām. Tagad noklausīsimies, kā Imants Ziedonis intervē savu sievu aktrisi Ausmu Kantāni viņu vasarnīcā Murjāņos. Ausmiņ, jūs jau šeit dzīvojat kādus 20 gadus, cik es saprotu. Vai jums šī ir tāda dzimtas vieta, no tēviem un mātēm mantot, vai jūs te esat ieprecēti? Varbūt pastāstiet mums, lūdzu. Kaunies, nemuļķojies, ko tu? Neviens, ne otrs, ne trešais, nekā. Bet, tomēr, kā jūs šeit gadījāties? Tu jau nestāstīji, kā mēs te atbraucām, ka mēs atbraucām te apmēram 25 gadus vairāk atpakaļ, vienos Jāņos, un mums parādīja šito zemes pleķīti. Mēs bijām pie Jansona, Alberta Jansona rakstnieka. Un viņš mūs atveda, un viņš teica, te ir viens pleķītis, cik mēs jūsmējam, cik Murjāņos skaisti. Viņš teica, te ir viens pleķītis, kur vēl brīva vieta, kur var celt. Un Imantiņš ieraudzīja un teica, man te patīk, mēs te celsim. Es atvainojos, jūs daudz šeit bijāt? Mēs 2 un Alberts 2. Un tad, cik es saprotu, tad jūs sākat krāt naudu un lai celt šeit māju. Nauda jau bija sakrāta. Bišķiņ jau bija nauda. Tad jau pa vienu grāmatiņu varēja uzcelt māju. Tagad nevar uzcelt pa vienu grāmatiņu, tagad vienu ripulu mašīnai. Cik es saprotu, tad tā māja celt pa ziedoņu naudu. Jā, māja celti pa ziedoņu naudu. Bet tā bija ļoti maz nauda. Jo tie bija par lētiem kokiem. 68. un 69. gadā bija lielā vētra Salkrasta rajonos, te Vidzemes jūrmalā. Un te tos koks bija laimīgi, teica, katrs, kas izvilks ārā, tas koks nemaksās neko, tikai lai izvelk ārā. Un tad šitie ir tie koki, kurus izvilk ārā. Un tad mēs dabujām brīnumu meistaru Otto Bērziņu no Limbašiem. Un viņš ņēma rubulu pa stundu, es jau parēķināju, kad es ienācu teātrī 63. 64. man maksā bija 60 rubuļu alga. Un viņš ņēma rubulu pa stundu, viņš dienā nodāja 8-7, mēs rēķinājām, ka viņš nopelnīja mēnesī, cik mēs rēķinājām? Nedēļā 58-40, viena alga. Katrā ziņā viņš nopelnīja kādas 2-3 manas mēneša algas. Bet viņš ļoti godīgi un ļoti lēti strādāja un ļoti labi.
Cik es saprotu, jūs gribat teikt, ka jūs vēl lētāk strādājat teātrī tajā laikā? Jā. Tas ir 2-3 reizes lētāk. Māksla vienmēr ir bijis lētāk, jā. Un kā tas, tik daudz nemaksā kā par meistaru roku darbu. Un kā tas šodienas, teiksim, salīdzinājumā būtu ar meistaru algu, kā jūs šodien saņemat? Nevis 2-3 reizes, bet man liekas, ka 10 reizes, jo šodien apmēram meistars pelna vienā dienā, cik es vienā mēnesī. Bet cik es saprotu, jūs jau esat arī kaut kādi goda nosaukumi jums ir, un vai tas neko neizsaka algas izteiksmē? Pie padomju varas tas izteica. Bija 25 rubuļu vecā naudā klāt. Nu, bet jūs taču ticat un cerat, ka arī šī valdība noregulēs naudas likmes? Tic. Kā jūs domājat, jūs varēsiet iztikt ar savu algu? Es domāju, ka es jums sadarīšu to, ko jūs man esat devis. es uzcelšu jums pirtiņu blakus šai mājiņai. Es saprotu, tas ir pēc Anšla Veglīša romāna. Nē, es domāju pēc Blaumaņa, bet var arī pēc Anšla Veglīša. Sakiet, lūdzu, jūs šeit, jūsu mammiņa ir tāda republikā redzama kulināre un visi ir sajūsmā par viņas bērnu mīlestiem. Sakiet, lūdzu, kā jūs izjūtat kulināriju savā dzīvē un garšā? Man ļoti patīk. Man ļoti patīk garšīgs mans un arī garšīgi taisīt. Garšīgs mans, tas būtu šokolāda košļienes. Ēdamants, ēdamlietiņas, jā, garšīgs ēdamlietiņas man patīk. Tas ir pizza un kečs, vai? Nē, latviskāks, ziemeļnieciskāks mans. Tās ir dienvidnieku priekšrocības, bet tas, ko latvietis tājas. Labi. Bet cik jūs dienā aizņem kulināriju salīdzinot ar jūsu? Es te neko citu arī nedaru, kā es tikai strādāju. Ziedonis man māja, un es viņam visu to saturu atkal visu tikai no rīta. Mēs ēdam 4 reizes dienā. Tas, ko sauc par piepildījumu, vai ne? Jā. Miesisko. Un garīgam mums paliek no 8:30 vakarā. Un ko te jūs darat pēc 8:30, lūdzu? Tad mēs ejam pasaulē, mēs skatāmies apvārsni. Sauli kā noriet un apvārsni. Mēs Dulā Daukas ceļojums veicam. Mēs izejam no šī noslēgtā stūra un izejam plašumā pasaulē, kur vēji zili debes te neredz to neko. Un cik es saprotu, jums tomēr ir mazliet šeit garlaicīgi visu vasaru pavadīt? Nē, tas gan nē. Tas nē. Ziedonis ir ļoti īpatnējs un daudz šķautnains, daudz plākšņains un tik neatdarināms, un katru brīdi viņš vizuļo savādāk, viņš raud un smējas, kliedz. Es saprotu viņam untum visādu, un viņš grib to ēst, un tad nav apmierināts. Met trauku, trauciņš lido, un tas, kas tur iekšā, protams, sarun. Un tad es varbūt pārspīlēt. Maz drusciņ, bet šeit tad kaut kas ar lido, un tad es mēģinu noķert, nepieskaroties pie zemes tam lidojušam priekšmetam. Man arī kādreiz izdodās, un tās ir tādas zināmas spēles kulināriskās. Nu, bet jums atliek laika vingrot, kopt savu ķermeni. Jā, tik daudz ir 20 minūtes pirms pusdienām mēs vingrojam. Mums ir gan viens tepiķītis par abiem, bet tad mēs kurš pirmais paspēj, tas ir laimīgs, kurš ne, tas priekšpusdienā. Es kaut ko nesaprotu, jūs sakat, tas ir jūs ar Olgu Dreģi savā ģertuvē, vai? Nē, mēs ar Ziedoni savā citadelē te vingrojam. Jūs domājat šeit? Šeit, jā. Mēs vingrojam. Tas ir vienīgais, ko mēs kustamies. Tā ķermeniski, neskatoties to, ka mēs dārus kopiem. Tad it kā necelu platība, bet viņi tomēr prasa ļoti daudz darba. Viņi ir jāpļauj zālu un visu zaļumu. Jums jau skaistas puķis tādas koptas, gan tas eksterjers ir tāds nolaists varbūt viņām, bet koptas tomēr viņas ir. Jā, viņas prasa ļoti daudz darbu, un tā arī tiek darīt. Jums ir kādas jūs mīļākās puķis? Jā. Man ir mīļākās puķis, ir puķi zirnīši, un vasarā, ziemā ir šitās te frēzijas, un man šodien Andru uzdāvināja frēzijas un puķi zirnīši tādas sajaukumi kopā, tādi pušķi. Buķet, puķi un tā. Kur jūs viņu stādīsiet?
Es nestādīšu, man viņš tur augais mājas. Es viņus ieliku puķu vāzīt. Tas ir bez saknēm tādas, ja? Jā, bez saknītēm. Ar saknītēm mēs audzinām agri pavasarī. Mums ir ļoti daudz zaļu, mēs ēdam lauku maizi ar margarīnu. Sakiet, jums te ir kaimiņi? Jā, kaimiņi ļoti klusi, kautrīgi un Cik es saprotu, to vienu sauc, cik es dzirdēju no sarunas, varbūt tas man pūce vai kaut kas tāds. Nē, priede. Priedītis. Tas ir padomu Latvijas komunistu redaktors bijušais. Jā, brīnišķīgs cilvēks. Jā, bet es domāju, pūce jūs minējāt kaut kāda pūce. Tie puķu bērni, jā, tie ir ļoti histēriski. To te Baltvilks ievazāja savā ortolaringologs vai ko? Nē, to es negribēju. Es gribēju to ornitologs. Te uzbūvēja viņai būru, un tas ir ļoti bīstam uzbūvēt būdiņu. Tie tā kā tie iebraucēji. Viņi tūliņ būdiņā ir iekšā, un ārā viņi vairs dabūt nevar. Un naktīs ar pirmām krēslu stundām ir ļoti tā kliedz, un man nepatīk. Nu jā, tas nav kaimiņš, bet putns, es gribētu teikt. Nu, savā ziņā arī viņš ir kaimiņš arī. Jums te vēl ir zvēriņi kādi? Jā, mums ir vāverīts, mums ir ļoti daudz putnu, viss ir vāverīts, mums ir ezīši, mums ir lielie sirseņi, pie skursteņi tur mājo. Šorīt viens ienāca no rīta istabā, imantiņš viņu tā kā izgrūda ārā. Un sakiet, ko jūs gaidītu ciemos, lai pie jums tagad atbrauc? Man patīk cilvēki, kad brauc uz 5 o'clock 5, ka man patīk dzert kafiju vai tēju ar cilvēkiem un parunāt. Un kas tie būtu par cilvēkiem? Nu, vai jums ir kāda interese tagad, ko mēs varētu tagad aizbraukt uz Rīgu un piezvanīt, lai viņi atbrauc? Nu, teiksim, nosacīt, ne, mēs jau tā nedarītu, bet, nu, tomēr, ja jūs gribētu, lai atbrauc pie jums ciemos. Nē, tomēr gribētu, ka tas būtu tāds pārsteigums man. Kas pie manis ir atbraucis vairāk, varbūt ne to, ko es gribētu, bet, nu. Nu, bet pēc jūsu pieredzes teātrī un pēc jūsu intelektu, vai te jūs varat dzīvē kaut kas pārsteigt? Var. Nu, cik es saprotu, tas jūs noslēpums, mēs. Var. Jūs varat teikt par to kaut ko? Un jebkurš radošs cilvēks ir bērnišķīgs ar bērnu interesi, ja viņš to var saglabāt, tas ir tik ilgi, viņš ir radīt un dzīvot spējīgs. Nu jā, nu, bet tas ir samērā banāli bērnišķīgi, mēs esam visi, un visi gandrīz radoši un gandrīz bērnišķīgi, un tur nekā pārsteidzoši nav. Nē, tā nav gluži. Taisni nav tā. Nav. Tomēr kaut kas izcils tas. Tas ir izcils. Mūsu gados jau tas ir reti izcils. Bet ir tādi cilvēki vēl. Man viens te ir blakus, un man ar to pietiek. Jā, nu, noslēgumā varbūt jūs varētu pateikt, vai jums šeit noņemoties ar bietēm un burkāniem un kulināriju un visādiem zvēriem, vai jums paliek laika gatavoties rudens sezonai, vai varbūt jūs pilnīgi atslēdzaties no tā? Nē, es strādāju. Es pirms katru vakaros 1,5 stundu apmēram es lasu. Strādāju. 1,5 stundu vairāk dienā man neiznāk, 1,5 stundu lasīšanai. Es mācos, ja man ir zinām loma, es mācos tekstu. Lasu grāmatas, literatūru. Tas ir vienīgais 1,5 stundu dienā vairāk man neiznāk te ārā strādāt. Vai jūs piedarat pie tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka mācīties nekad nav par vēlu un var mācīties līdz pat mūža beigām un ka tas ir to vērts? Es jau nu vēl neesmu tik vecs. Var sakot, jūs šīs problēmas nenodarbina. Nu, mēs varam tikai jums kaut ko... Gaitas sākumā. Savu labāko gaitas sākumā. Es atvainojos, man bija tas droši. Es biju savu labāko gaitas sākumā. Es esmu. Es gribēju teikt to. Es esmu, tā kā brigadieris. Jums ir ieceres? Jā, man ir ļoti liels ieceres. Man šeit patīk. Šeit ir mieras, klusums, es te atpūšos. Es esmu dzirdējis, ka Ziedonis gribētu pārdot šo vietu. To viņš koķitē. Viņš ar daudz ko koķitē, bet tā ir no viņa kaprīzēm. Es varu iedomāties, kā viņš tāpat dienā, kā viņš raudāt, ka viņš to izdarītu.
Viņa māja, šī māja viņam ir tik tuvu, ka viņš to pats nemaz neapzinās. Tikai zaudējot, viņš to novērtēs. Es gribētu zināmā. Negribētu būt šīs traģēdijas aculiecinieks. Jūs gribētu teikt, zināmā mērā, ka Ziedoņa teiktais nav ņemams nopietni un ka jūs arī neņemat nopietni. Ne, tā ir viņa dzejnieka kaprīze vienkārši, un dzejnieks un Imants Ziedonis kā cilvēks, tā ir divi dažādi cilvēki. Cik es saprotu, tas nav tik ļauni nemaz. Es nezinu, to es nezinu. Priekš dzejnieka, es domāju, tas ir pat labi, šīs kaprīzes, lai viņš kaprīzojas. Viņš arī tikai apstiprina vēl to, ka viņš ir... Konkrētāk pa jūsu iecerēm, vai tās dēļ zināt arī plašāk publiku? Jā, Ziedonis ir piemīt ar lielu artistiskumu, un es jūtu, ka varbūt, ja mums atradīsies te kā savs filmotājs, mēs varētu veidot savu tādu zinām mākslas darbu kādu, jo... Mākslas centru varbūt? Nē, mākslas darbu ar spēlēšanu, kur aktieriskiem talantiem, jo Ziedonis ir nerealizējies šajā jomā, un viņam ir iedzimts no tēva un no citiem radiem, un viņš savā laikā ļoti gribēja spēlēt un tēlot. Un es domāju, ka viņš varbūt vēl realizēsies un piepildīs to savu vēlmi. Es viņam novēlu. Tos varētu saukt arī varbūt pa kompleksiem, tā kā tāda ir. No daudz, piemēram, teātra kritiķi nerealizējušies kļūst par teātra kritiķiem, vai jums nav bailes, ka viņš varētu kļūt par teātra kritiķi? Nē. Tādas bailes man nenomok. Vai pa dietologu, kā Jānis Liepiņš? Nē. Tās ir viņi tikai kaprīs tāds uzliesmojumi, mazi sīki uzliesmojumi. Tagad es jums nolasīšu kādu īsu Imanta Ziedoņa dzejoli. Un nokrīt zvaigznes uz ceļiem, un lūdzas, lai pastāsta. Ceļmallapu. Ceļmallapa ir pierakstīta ar dzīves sīkumiem, bet zvaigznes klausās, kā pasakā. Izrādās, ka zvaigznēm nav sīknaudas, un tās neko mazu un skaistu nevar nopirkt. Raimonda Paula par pēdējo lapu dzied Nora Bumbiere. Dzīvoja reiz lapa zārā, dzīvoja tā visiem garām, arī Audama pēc zvaigznēm kāri, dzīvoja tā lapām pāri, arī skaties ceļiniek, tur augstu gaisā, staigā ziemelis, māsas lapas gaisā. Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši zārtā. Lapas zeltenās, lapas tumši zārtās. Nemanotā mūsu lapa, nemanot par zvaigzni tapa, arī tu. Nemanotā zemē krita, sādegot turpat, kur citas, arī tu. Skaties ceļiniek, tur augstu gaisā,
Aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību ikatram klausītājam un atbalstītājam. Tikai ar jūsu atbalstu latviešu valoda un mūzika turpinās skanēt Čikāgā un tās apkārtnes radio viļņos. Paldies! Amerikas Latviešu palīdzības fonds vai Latvian Relief Fund of America Inc. piedāvā visāda veida apdrošinājuma plānus. No viņa tīmekļa lapas, we are a unique nonprofit that offers benefit plans to cover common gaps in medical coverage. LRFA members are eligible for support in emergencies, new baby gifts, and more. With over 70 years of service, we are proud to serve the needs of our members. Join our community of people helping one another. Lai uzzinātu vairāk par Amerikas Latviešu palīdzības fondu, varat zvanīt viņiem Elkins Park, Pensilvānijā 215-635-4137. Varat apmeklēt viņu tīmekļa lapu www.lrfa.org. Pirms mums jau ir dziedājuši putni no visas sirds. Pabalsī, 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 mūsu senis te bijuši ir. Ir ūdeņi šaukojuši, pirms šaukoši esam mēs. Pabalsī, 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 ziemeļa stāvulies. Sienāži putni un vārdēs, vilki un zikspārņi lai. Mēs esam mantinieki, dzīvajai rādībai. Sienāži putni un vārdēs, vilki un zikspārņi lai. Mēs esam mantinieki, dzīvajai rādībai. Pirms mums jau ir dziedāta dzīve, pabalsī, pabalsī vien. Es dziedu un putni man atbild, kopš pasaules sākumiem. Es pateicos tālajām balsīm un ūdeņu sākšanai. Sienāzim putniem un vārdei, vilkam un zikspārnim lai. Sienāži putni un vārdēs, vilki un zikspārņi lai. Mēs esam mantinieki, dzīvajai rādībai. Sienāži putni un vārdēs, vilki un zikspārņi lai. Mēs esam mantinieki,
lai mēs esam mantinieki dzīvajai radībai. Dzirdējām Normundu Rutuli dziedam mežā. Čikāgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Latviešu kultūras biedrību Tilts laipni aicina visus uz Liepājas teātra izrādi Vilki šī gada 23. septembrī, tas ir šo sestdien, 19. vai 7. vakarā Igauņu namā. Kokteļu stunda būs 6. Pēc izrādes saviesīga stunda un tikšanās ar aktieriem. Ieeja $40, pensionāriem 35, studentiem 20. Vilki ir stāsts par ģimeni, kurai saskaroties ar neplānotiem sarežģījumiem, nākas dziļi un patiesi izvērtēt savstarpējās attiecības un skart arvien dziļākas tēmas, kuras vienmēr tikušas noklusētas un nekad nav risinātas. Tā vēstīs par to, ka tēva un dēlu attiecības ir ietekmējušas jauno cilvēku izvēles un attieksmi pret dzīvi, kā izprast mīlestību, ja pats to līdz galam nekad neesi jutis. Izrāde nominēta 2021. 2022. gada Spēlmaņu nakts balvai nominācijā Gada jaundarbs dramaturģijā. Atkārtojam, Liepājas teātra izrāde Vilki būs šo sestdien, 23. septembrī, 7. vakarā Igauņu namā. Visi mīļi aicināti. Svētdien, 24. septembrī, 11. būs abu luterāņu draudžu iesvētību dievkalpojums Ciānas draudzes dievnamā. Sestdien, 30. septembrī, no 3 pēcpusdienā līdz 9 vakarā būs Folktoberfest Milvokos. Būs tirdziņš ar visādiem labumiem, gardas pusdienas un vakariņas, un arī folkloras programma ar Milvoku folkloras ansambli un Brusubārdes dzimtenes kori. Milvoki atrodas tikai pāris stundu braucienā uz ziemeļiem. Brauksim visi čikāgieši uz Folktoberfest 30. septembrī. Svētdien, 1. oktobrī, būs svētbrīdis Oak Ridge kapsētā 11. Kapu svētku Olīvkalnā vai Mount Olive ir mainīti no 1. oktobra uz 8. Sākums 13. Sirsnīgs paldies, ka pavadījāt atkal šo pirmdienas vakaru ar mums. Satiksimies tepat atkal nākamajā pirmdienas vakarā. Paldies un ar labvakar!